65. gada 16. decembrī sākām meža darbus trases celtniecības vajadzībām. Darbs bija ar lielu apjomu un bija nepieciešams arī mehānismi, kurus organizējām visu sabiedriskā kārtā. Vēlākā laikā mums pieslēdzās celtniecības organizācijas, kuras ar lielāko darbu daļu veids sabiedriskā kārtā. No visaktīvākajiem celtniekiem ir arī paši aktīvākie sportisti. Viņu vidū varam minēt Kārlu Ošiņu, kura kontā ir ap 300 stundas. Patreiz esam izveidojuši 2 lokus no 4. Garākais aplis patreiz ir 3,6 km un īsākais ir 1 km priekš kartinga. Pirmie starti jau aiz muguras. Jaunās trases celtniecības entuziasts, motosportists Eduards Kjope mums vēl pastāstīja, ka biķernieku trase paredzēta ne tikai motosportistiem, bet arī riteņbraucējiem, automašīnām un kartingiem. Iespējams, ka apaļveida šosejas sacensībās Rīga kļūs par vissavienības centru.